Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šodien runāsim par mēbeļu krāsošanu. Mēbeļu krāsa ir paredzēta tādu standarta mēbeļu krāsošanai kā galdi, krēsli, plaukti, skapji, bet tikpat labi ar to var krāsot dažādas citas detaļas un priekšmetus, kur vajadzīga liela nodiluma izturība. Tā būs piemērota arī durvīm, dažādām līstēm, palodzēm, radiatoriem, logu rāmjiem, no iekšpuses un daudz kam citam. Mēs iesakām lietot mēbeļu krāsas uz ūdens bāzes, jo tās ir draudzīgākas cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Vispirms par darbarīkiem. Mēbeles galvenokārt krāso ar otu. Lietojot krāsu uz ūdens bāzes, izvēlieties otu ar sintētiskiem sariem. Ar lielāku un platāku otu panāksiet vienmērīgāku krāsojumu. Reizēm ir ērti lietot divas otas, vienu šaurāku, otru platāku. Gludu mēbeļu virsmu krāsošanai, piemēram, skapīšu durvju virsmām, ērtāk būtu izmantot nelielu, apmēram 10–15 cm platu rullīti ar īsu 5 mm garu plūksnu. Ar rullīti darbs iet ātrāk un krāsojums būs vienmērīgāks. Nākamais solis – novērtēt krāsojamo mēbeli. Ja tā ir labā stāvoklī un to nav nepieciešams špaktelēt, tad, lai iegūtu vienmērīgu virsmas gludumu pirms krāsošanas, ar smalku smilšpapīru numurs 200–240 veic vieglu visas virsmas pārslīpēšanu. Ja vispirms jānoņem vecā krāsa, tad to var izdarīt vairākos veidos. Noslīpēt ar rupjāku smilšpapīru, numurs 60–100, lietot karstā gaisa fēnu vai ķīmisko krāsas noņēmēju. Nobeigumā vienmēr pabeidzam virsmas sagatavošanu ar smalko slīpēšanu. Ja mēbelē ir robi, nelīdzenumi vai citi defekti, tad pirms krāsošanas tos aizšpaktelējiet ar speciālu mēbelēm paredzētu špakteli. Lai špaktele labāk turētos, vispirms šīs vietas nogruntējiet ar atšķaidītu mēbeļu krāsu. Dziļi defekti varētu būt jāšpaktelē vairākas reizes. Pēc katras špakteles kārtas uzklāšanas virsma ir jānoslīpē un jātīra no putekļiem. Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu ar maisāmo kociņu. Tikai ar buņģa saskalošanu var nepietikt. Krāsojot ar otu, varat to iemērt tieši krāsas buņģā, bet krāsojot ar rullīti lietojiet krāsas vanniņu. Labi apskatiet mēbeli un iepriekš izdomājiet krāsošanas secību. Parasti vispirms krāso mēbeles neredzamo, apakšējo vai kreiso pusi. Redzamās plaknes atstājiet pašas pēdējās, jo tad tās varēs nokrāsot vislabāk. Klājiet krāsu uz virsmas ar gariem otas vilcieniem, visas krāsojamās detaļas garumā. Kad krāsa ir vienmērīgi uzklāta, pēdējo reizi izlīdziniet to, viegli pārvelkot ar otu visā virsmas garumā, tikai vienā virzienā. Mēbeļu krāsa nožūst ātri. Pēc pāris stundām tā jau liekas sausa. Tomēr slīpēšanu un pārkrāsošanu var veikt tikai nākamajā dienā. Pēc katras špaktelēšanas, gruntēšanas vai krāsošanas ieteicams veikt vieglu starpslīpēšanu ar smalku smilšpapīru. Tā jūs vienmēr noslīpēsiet nejauši radušos puteklīšus vai gruzīšus un visbeidzot iegūsiet vienmērīgi un līdzeni nokrāsotu virsmu. Ja krāsojot izveidojas kāds notecējums vai defekts, ziniet, ka to var izlabot. Ļaujiet visam kārtīgi nožūt, tad šo vietu noslīpējiet un atkārtot piekrāsojiet. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.